Diemžēl ikviena dzīvnieku saimnieka mūžā pienāk diena, kad mīlulis dodas aizsaulē. Ja mājdzīvnieks jau ilgstoši slimo, tad saimnieks apzinās, ka šis skumjais brīdis ir tuvu. Tomēr reizēm nelaime uzbrūk pēkšņi. Suns vai kaķis aiziet dažu vai pat vienas dienas laikā, un saimniekam paliek izmisuma pilns jautājums – kāpēc tā notika? Lai noskaidrotu īsto iemeslu, kas palīdzētu tālāk tiesvedībā, ir iespēja vērsties pie veterinārā patologanatoma, lai veiktu dzīvnieku autopsiju jeb sekciju. Pagājušajā sezonā baletdejotājs Raimonds Martinovs piekrita būt par krustēvu sunītei Čapai, un kopā ar ķepu uz sirds mēģinājām viņai atrast jaunas mājas. Taču Čapa tā arī nesagaidīja savus nākamos saimniekus, jo nedēļas laikā pēkšņi nomira, būdama vēl dzīvnieku glābējas rokās. Čapas veselība pasliktinājusies pēkšņi. Pirmās pazīmes – neraksturīga suņa uzvedība. Pirmais, ko es pamanīju, ka viņa sāka čurāt iekšā telpā, ko parasti nedarīja, un ka urīns bija ļoti spilgti oranžā krāsā, pārspīlēti oranži. Vēlāk arī tādā pašā oranžā krāsā palika arī izkārnījumi. Skaidrs bija tas, ka tas ir kaut kas ar aknām. Tika uzsākta ārstēšana, bet konkrēts diagnozes vēl nebija, jo tika noņemts analīzes un aizsūtītas uz laboratoriju. Bet, diemžēl, mēs nesagaidījām analīžu rezultātus, un Čapa vienkārši pa naktī vienā dienā nomira. Karīna nolēma sekcijā noskaidrot suņa nāves iemeslu, jo šķita aizdomīgi, ka pēkšņi Čapa varēja nomirt. Mēs pieļāvām jebko, ka viņa varbūt ir kaut ko apēdus, varbūt kāds ir pārmetis pār sētai, kaut kādu varbūt indi, kaut kādu žurku vai kaut gan teorētiski viņai nekur nekas tāds nav pieejams. Pasūtījums veikt sekciju dzīvniekam laboratorija saņem no 100 līdz 200 reižu gadā. Visbiežāk pārliecināties par dzīvnieka nāves iemeslu vēlas viņa saimnieki vai veterinārārsti. Atsevišķos gadījumos policijas pārstāvji, ja ir aizdomas par dzīvnieku vardarbīgu nāvi. Izmeklējumus, ko mēs veicam, mēs novērtējam audus sākuma makroskopiskie, un, ja nepieciešams, un bieži vien tas ir nepieciešams izmeklēt arī mikroskopiskiem, līdz ar to, lai sagatavot audus analīzei, mikroskopiskais analīzei ir nepieciešams diezgan tāds ilgs process, kamēr audus apstrādā, viņus sagriež ļoti plānāk nekā matu biezums, tad ir krāso, tad izmeklē, un tas process paņem laiku. Tomēr nereti gadās, ka saimnieki mīluļa nāvē vaino piemēram veterināro klīniku vai veterinārārstu, vai arī dzīvnieka nāve ir bijusi tik pēkšņa un ātra, ka ir aizdomas, ka suni vai kaķi kāds ir apzināti saindējis. Vienīgā iespēja, lai tiesas priekšā pierādītu savas aizdomas, ir veikt dzīvnieka sekciju. Ja vien iespējams, mirušo dzīvnieku uz laboratoriju ir jāaizved nekavējoties. Uzglabāt dzīvnieku līdzi ir nepieciešams leduskapja temperatūra, tas ir +4 grādos, +-1–2 grādi, un vislabāk nesasaldēt materiālu. Ja saimnieks tomēr nespēja uzreiz izlemt vai spērs šo soli, pasūtīt šo autopsiju, tad, protams, dzīvnieka mirstīgās atliekas jāuzglabās saldētavā. Bet šeit ir riski, ka, ja ir nepieciešama papildu izmeklēšana, piemēram, histoloģiskā, molekulāra bioloģiskā, bakterioloģiskā nevienmēr, tas ir labs risinājums audus sasaldēt, jo tas var ietekmēt uz izmeklēšanas rezultātu beigās. Autopsijas slēdziens izdzēsis jebkādas Karīnas bažas, ka Čapa nomirusi no nejaušas saindēšanās. Sekcijas slēdziens mums ir liesas sarkoma. Tātad tas ir ātri progresējošs audzējs un viss. Tā nav neviena vaina. Ne ārstu, ne mūsu, ne viņai ir ar kaut ko saindēta, ne vēl kaut kas, tas vienkārši vecs suns, un tā gadās vēzis kā jau vienmēr. Dzīvnieku glābēji izprot, ka ne tikai finansiālais aspekts bieži vien aptur saimniekus veikt suņa vai kaķa sekciju.
Galvenokārt tā ir apziņa, ka uzzinot nāves iemeslu, mīluli atdzīvināt jau neizdosies. Ja saimniekam ir vai nav aizdomas, jebkurā gadījumā ir vērtīgi uztaisīt šo te sekciju. Ja tā ir klīnikas nolaidība, ir pret ko vērsties. Ja tas ir uzzina, kad dzīvnieks ir, piemēram, indēts, tad taču arī var pievērst uzmanību, ar ko tiek barots, kurš dod to ēdienu, vai varbūt kādi kaimiņi met pār sētu vai kaut kādi nelabvēļi garām gājēji. Tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Pirms 6 gadiem Karīnai pēkšņi nācās atvadīties no savas mīlules bokseru sunītes. Toreiz saimniece no autopsijas atteicās, taču vēl šodien to nožēlo. Es to sāku nožēlot jau pēc mēneša 2, kad jau bija par vēlu. Es gribētu zināt, kas viņai bija. Vai tas bija, piemēram, ēdiena vaina, vai kaut kāds, vai tas bija vēzis, vai tās bija aknas nieres, vai tas bija... Man būtu ļoti interesanti. Es ļoti nožēloju, ka es neuztaisīju sekciju.